Mīļie vecāki, te runāju es, jūsu Hugo. Esmu tikko ieradies, un, lai gan es nespēju vēl izteikties ar vārdiem, mana dvēsele jau runā ar jums. Es gribu, lai jūs zinātu, kas es esmu, un kādu pasauli esmu paņēmis līdzi savā sirsniņā. Es neesmu parasts bērns. Esmu atnācis pie jums ar ļoti īpašu uzdevumu un radošu garu. Mana pasaule ir liela un neparasta. Jūs pamanīsiet, ka es skatos uz lietām citādāk. Manī mājo liela vēlme pēc brīvības. Tāpēc lūdzu, necentieties mani ielikt pārāk šauros rāmjos. Esmu ārkārtīgi jūtīgs bērns. Manī ir tik augsts empātijas līmenis, ka es jūtu visu, kas notiek ap mani. Lūdzu, atcerieties, ja jūs savā starpā strīdēsieties vai gaisā virmos saspringzinājums, es to uztveršu ļoti personīgi. Pat ja es nebūšu pie tā vainīgs, es jutīšos tā, it kā tā būtu mana atbildība. Šī jūtīguma dēļ es varu daudz raudāt. Lūdzu, ļaujiet man būt emocionālam, un nekad nelieciet man savas emocijas norīt vai apslāpēt. Tāda ir mana iekšējā būtība. Man emocijas ir jāizdzīvo un jāizraud, jo tikai tā es iemācīšos emocionālu stabilitāti, kas man būs tik nepieciešama pieaugot. Atcerieties, ka man ir ļoti laba atmiņa. Es savā sirsniņā ilgi glabāšu bērnības notikumus, gan priecīgos, gan skumjos. Tāpēc piepildīsim manu atmiņu lādi ar mīlestību. Tajā pašā laikā manī mīt dabisks diplomāta talants. Man ir dota spēja apvienot cilvēkus un rast mieru tur, kur citi redz konfliktus. Es būšu tas, kurš ar savu sapratni un viedumu saliedēs ģimeni un draugus. Es labprāt palīdzēšu citiem, un visus darbus gribēšu darīt kopā ar jums vai citiem bērniem, nevis viens. Jau kopš pirmā mirkļa manī mīt izcila intuīcija, asredzība un spēja redzēt lietu patieso būtību. Es esmu individuālists, kas dzīvo pēc saviem noteikumiem, nevis citu diktētiem, ar ašu prātu, kurš nebaidās būt citāds. Taču man būs vajadzīgs jūsu atbalsts vienā svarīgā lietā. Man būs grūti pieņemt lēmumus, un es nevēlēšos uzņemties atbildību. Lūdzu, palīdziet manī attīstīt atbildības sajūtu. Nedariet manā vietā to, ko es varu pats. Esiet konsekventi, nevis stingri, un nekauniniet mani. Esiet pret mani pacietīgi un dodiet man laiku apdomāties. Nesteidziniet mani, kad pasaule liek izvēlēties. Kad es izaugšu liels, es vislabāk jutīšos inovāciju un tehnoloģiju jomā, kur varu radīt kaut ko pilnīgi jaunu un unikālu. Psiholoģijā vai sociālajā darbā, izmantojot savu empātiju un diplomāta spējas. Mans garastāvoklis var mainīties līdz ar mēnesis fāzēm. Esiet tad pret mani īpaši maigi. Noteikts dienas režīms man dos stabilitātes sajūtu un neļaus apjukt manās straujajās emocijās. Dodiet man telpu mūzikai, zīmēšanai vai stāstu radīšanai. Esmu jau pamanījis savu lielāko māsu Renē. Mūsu satikšanās ir ierakstīts skaitļos. Mēs būsim viens otra lielākie skolotāji. Renē būs mūsu tandēma dzinējspēks. Viņa iemācīs man, kā nebaidīties no pasaules, kā iestāties par sevi un kā savu iekšējo jūtīgumu pārvērst rīcībā. Es savukārt būšu viņas miera osta. Es iemācīšu Renē, ka spēks slēpjas arī klusumā, un ka nevienmēr ir jācīnās. Reizēm pietiek ieklausīties sajūtās. Mūsu starpā būs neredzama saikne. Kopā mēs esam neuzvarami. Paldies, ka izvēlējāties mani un devāt man šo skaisto vārdu Hugo. Esiet man blakus, ticiet manam spēkam, un mēs kopā izveidosim brīnišķīgu dzīvi. Ar bezgalīgu mīlestību, jūsu
Hugo.